lietus. Tas nav forši. Jej, 10 dienas apē! Mums šeit vēl kādas minūtes 15-20. Okay. Jo mums pasniedzējs Juris jāgaida ar vilcienu, jā? Viņš piebrauks ar vilcienu, mēs brauksim staciju. Tā ir riktīgi labais. Kā es mīkstās, ārējais stipries, ne? Mani sauc Jānis Ločs, skolas direktors. Vispirms man jāatvainojas, ka diemžēl jūsu vizīte ir kādā laikā, kad mums pašlaik apkuras sistēmas remonts, skolas remonts, mācību process, un mēs nevaram, diemžēl, visas tās ērtības, ko mēs gribētu varbūt dot. Novadnieces, dzejnieces, prozaites, dramaturģis un tulkotājas Elīna Zalīte dzimtajā mājā. Pilvinošas krāsas nes. Var zemē gaviļu un ziedu pilna pūts, bet tam visam tumšu autu pāri mest. Var māza sīka cilvēkbērna sirds, ja viņu sāpes jūt. Un ja nav nezvaigznītes, kas gaismu dod, var pasauli bez ziediem un bez skaņām būt. Tam visam vizujot un skanēt liek māza sīka cilvēkbērna sirds, ja viņa prieku jūt. Labi, esmu Diana Liepiņa. Man iedeva domes priekšsēdētāja atslēgas šai mājai, un es esmu atslēgu turētāja. Bet arī sirdī tomēr esmu, kas gribētu, lai tas muzejs ir. Tas fantastiski mirzošs, silgāns, zaļš putiņš un fantastiskā krāsā. Viņš tagad tāds briljants aiz to garām. Redzot, bijis koks, kas ir bijis ūdenī, uz kura Vārdīte ir iznērsusi ikrus. Koks ir vai nu izskalots, vai kāds to koku izcēlis ārā vienkārši. Ne, nu, viņi jau tagad ir beigti. Man liekas, mēs augšasim ārā pa naftu, lai es guļu aiz durvīm apstāties. Tagad izjūtos diezgan labi. Pēc brokastiem bija ritīgi miegaini. Un bija garšīgs brokastis. Jā, brokastis bija awesome. Man patika. Jā, tagad es jūtos, nezinu, diezgan intriģēta, tāpēc, ka mēs vāksim augu par augus un kaut ko tam līdzīgu. Ko var pasniedzējis paļies. Beigts dzīvniekus un tā. Varbūt cerams, ka nebeigts dzīvnieks. Jā. Vismaz neliels beigts dzīvnieks. Smažoja pēc barbekju medus. O, tas ir daudz. Es palīdzu. Jūs paņemat un pieliekat pie mēles un rusiņu pagaida. Tā, lai es redzu. Jā.
nav indīgs. Viens no Latvijā sastāvjumiem ķērpiem nav indīgs, nekā pilnīgi droši. Nu, ir daudz, bet pagājušā citu gabaliņu. Jā, es labprāt. Un pakomentējiet drusciņ, kāds jums ir sajūtas, ja? Man, piemēram, garš neparādījās uzreiz. Ļoti rūgtas. Ir gan, jā. Ir garši, ja? Es laikam tā pamatīgi nolaisīju. Nu, tā kārtīgi, es tikai pieliku mēles galiņā, un tad, jo mēlē ir dažādas zonas, ja, kas ir dažādas garšas, ja? Ja trāpa ar attiecīgo mēles zonu, ja, kas uzsver rūgto, ja, tad tagad, piemēram, ir tipiski rūgt, ja? Tad rūgtā pertuzāri. Kāds čupēlis arī? Nē, tik smagas palīdz. Laiks tik vieglas. Nē, nu ko ejam, protams, kad ejam. Ko vispār jautājums? Kur mēs ejam? Kāpēc? Kas tur kāda nāk? Tur ir tā. Nofilmē kā Jā, es esmu šokā, jo tolte ir tos pavirs, un mēs esam nekurienes vidu. Papilmē mani. Mēs esam Igaunijas dienvidu galapunktā, jā. Tā nav nekuriet, tā ir Igaunija. Lai būtu spēks spējīgi, es cepumiņus. Rīt jau arī vēl gribēsies ēst. Nē. Rīt? Rīt. Jā, rīt no rīta. Zini kā? Augsts būs. Jā. Ēst ļoti gribēsies. Varbūt, ka mēs atgriezīsim šajā punktā. Jā, varbūt mēs šeit pa nakti paliekam. Tā jau būs. Но думали для детей мы собрали место. Это у меня отец был в лесу 14 лет мы собрали. Я. Мать был руководитель, директор школы здесь есть. Tātad man trīs vārdi varētu būt dubļi ar lielo D. Tad varētu būt mežiņš un suņi. Sajūt prātā aizgāja ģeibā. Besis. Besis. Un besis. Man šī diena patika, lai gan bija šausmīgi grūti un viss briesmīgi traki, bet bija forši. Izbrīdāmies pa dubļiem, nu tā kā līdz vēmienam, tad saplīs riepa, nē, nesaplīs, kaut kas ar viņu notika, ja? Tad es palgu ceļu, tad es kliedzu pa slinks, tad man sodēsīja riepa un ceļš turpinājās, un viss bija labi. Ir dubļi. Kontes. Nē. Dublis, dubļi un... Dubliņi. Dubliņi. Kristīna aizstāvēja! Tur bija viņam 2 dēli. Tam pašam saimniekam 2 dēli.
Bet kaut kā neklapēja kopā un tie dēļi aizgāja katrs savā dzīvē uz Kurzemi un tā. Un te palika tikai vecais Žuburs saucās, viens pats viņš palika. Nu, dzīvoja, kamēr varējām, kamēr ne, tikmēr aizgāja. Vārdu sakot, izputēja tā ģimene. Un cik daudz cilvēki nāk, tad ļoti maz cilvēki, vai ne, nāk uz to vietu pie tā pieminekļa? Tagad maz. Izsita korķus. Tas tā pēkšņi uzreiz. Jā, tikko. Sēks izspiežot. Esi man klāt. Bet tev jau parādās dzīvīšajā. Kā spīts, esi man klāt. Kur tev tas jau? Mēs atbrauksim atpakaļ, kurš skatījās kartē, mēs pa mototrasu to pusi atbrauksim atpakaļ. Tur arī normālāk ceļi būs beidzot. Kur? Nu, tur, Kornetu pusē. Visu laiku sanāk asfaltī braukt. Tūlīt aizlidos, jā. Tas ir, šīs abolas lido pavasaros, ka viņiem ir pārošanās periods, tad viņas ir gan čaklas un kustīgas. Ja? Tad, kad ir atkal rudens un pārošanās periods beidzies, tad viņas nelido. No mans vectēvs no kaut kādiem 1870. gadiem ir šeit sācis saimniekot baronu laikos. Es 20 gadi mēģinu turpināt to saimniekošanu. Esam arī represētā saimniecība. 20 gadi apmēram 19 paliek jūnijā. Kopš esam šeit un no Rīgas rajona Māpules tēvs pārcēl uz šeieni, lai turpinot vecā tēva iesākto un vairojot Latvijas labumus un tā tālāk. Dabu Latvijas skaistumu. Turisma māja, ap 60 guļvietām vasarā, 30 ziemā. Zāle uz 100 cilvēkiem, zāle uz 30 cilvēkiem. Ēdinam, guldinam. Pirts visā teritorijā, kas vasaras guļvietas, ziemas guļvietas. Atceros. Nu kā, viss kārtībā? Ēga jums jāsaprot, ka tas ir kāzu gājiens. Protams, kad Linda kaut ko... Kāzu jubilējas gājiens. Pašai pastaigai līdz točkai vēlā. Maks ir nagla. Nevar jau tik daudz dalīties savos lapumos. Kāpēc tu šeit nāc? Es nemeloju, es tiešām gribēju tevi satikt, bet es vairs nevaru. Es negribu vairs turpināt slēpties no tevis. Kā es priecājos tevi redzēt. Beidzot, mēs dosimies kopā mājās. Vai esi priecīga? Jā. Kur tad tava krustmāte Laina palika?
Vai nemaz nenāks ar man sasveicināties? Tev prāts tikai tagad, un gan jau arī neusticīgs ir. Kā tu uzdrošinies? Tu nepateicīgā! Vai tu zini, ko es tavā labā esmu darījis? Viņš man tev pateica, es esmu vienīgais iemesls, kāpēc tu vairs nepavādi nevienu dienu tajā iestādē. Es esmu tas, kurš tev atbrīvoja. Vai, cik tev skaisti pienī? Jā, pats atradu. Cik ilgi meklēji? Diezgan īsti. Tev darbi niet! Tu skūpsti, man liekas, ka zeme ar debesīm tiekas. Mēs gaidām viesus, kad viņi nāks un varēs iemest ziņojumus šajā jaukajā, skaistajā kastītē. Piemēram, novēlējumus jaunajiem topošajiem apes muzejam. Lūdzu, zūmiņu tur uz to pusīti. Šobrīd, jā, tur jau sēž pultēju orķestrīts, gaida, kamēr viss, un lūk, arī viņi nāk, var jau sākt filmēt. Pacienāsim arī viņus, lūk, ar konfetītēm garšīgām. Un, jā, konfetītas novēlējam, tā teikt, tāds ziedojums. Bet paldies par arī iespēju, jo tā bija arī studentiem zināmā mērā tāda interesanta iespēja praktizēties un parādīt sevi un arī pastīties, kā jūs to darat un veidot to pasākumu. Paldies, bet tas tiešām būs bibliotekē mums aizies. Viegaini, bet man gribas braukt. Mēs jau kas turēsimies kopā. Jā, kaut kā pēc tam bija ieguvājis. Pasaulē garšīgākie plāci bišķi. Laumā. Lauminieki. Viņš iešu sevi, lai viņš piebremzē. Viņš nebremzēs. Viņš no kalna ir ieskrējies. Tā ievelka telpu. Tāds ciet! Par balto laiku es nebūs balto. Izjūtas. Labs. Labs sāk. Kāpēc? Tāpēc, kad sākās emocionālā pauze. Nē, tur iekšā jābūt. Končs.
Man tiešām liekas, nenotiks. Nu, kas tev var notikt? Jau pasniedzējs pats tev piedāvā. Ārstniecībā taču izmantot. Jā. Drīzāk man piesaucas. Pret apdigumu. Zaļa bērza. Bērs jācērti tad, kad viņam nav lapu. Tātad rudenī, kad lapas nobirst, tad var cirst viņu līdz pavasarim. Jācērt ir vecā mēnesī. Vecā mēnesī. Un jāskatās tā, lai nav zarains pārāk, jo no zaraina karoti grūti izgatavot, un viņa tomēr deformējas, kad viņu beigās apstrādā. Ja kārtiņā ir zars iekšā, tas kārtiņš saliecās. Pasalika šī plācenīši. Es padodu tas O, tu zini, kas notiks, ja pavēr. Tas pakaļ filmēs. Aizdaru visu ūdeni. Jūs iemet savu gorti te iekšā. Ev. Ev, ko jūs pilnījāt? Es sajautu. Viņi jau gan ātrāk. Tur man arī. Es arī gribu izgāt. Es zinu, kamēr izdzers visu. Nezinu, savādāk. Dēmi. Karsti. Labiņi jaukiņi. Labiņi jaukiņi. Karsti baigi. Gribu speldēt. Nesteigās, es taču reizi. Kā man prasīt? Tāpēc, ka sāp? Karsti, nežēlīgi karsti. Ņemciet odu, pagulst to beņķi, lai tā ies tuvāk. Nīkst. Ritmē, atpūst. Ir. Auns. Tas ir viņa pusē. Ir. Kā tu jūties? 10. dienā. Labi, ka jābrauc mājās, pilnīgi sakās aizies. Bet ir forši, īstenībā negribas braukt mājās, bet nu... Kurā mata? Es no apris dabūju kaķīti, man pašvaldība piešķīra. Es viņu varu vest mājās. Tagad mums augstskolā būs kaķītis. Laurija, un labāk tālāk es to jautvalāšu. Tas saucās, ka cilvēkiem iet ciet kriša pēc 10 dienām. 10. dienā baigi ātri pagāja vispār. Mēs jau esam sakrāmējušies un visas reiz laikās tāds tukšs un baigi daudz vietas ir istabā. Šobrīd mēģinām savu prezentāciju, lai varētu iekļauties 8 minūtēs un lai mūsu prezentācija būtu loģiska. Un lai kādam tā arī patiktu.
trāpēties autobusā. Kā tu jūties? Es jūtos tā, ka es nezinu, mans kaupatīs vai stāvēs. Paldies, Laura! Par to jau citā sērijā.